Svētdien Bikernieku trasē notiek otrais pro drifta treniņš, kurā dalībnieki gatavojas sacensībām, kas notiks 28. Tas būs pirmais posms Latvijas drifta čempionātā. 27. maijā notiks parāde, kurā piedalīsies pro drifta dalībnieki, un 28. maijā notiks IEDC otrais posms, tepat Bikernieku trasē. Stāv Ingamārs Jēkabsons, kuru jūs pazīstat kā Mustang Shelby īpašnieku. Ingamār, pastāsti, kāpēc tu piedalies pro klasē? Bija šī apnika, tas Shelby un strīds. Bija šī vajag nopietnāk pievērsties tam sportam. Uzbūvējām šogad Lucky Racing Team garāžā piečuku. Lēnā garā jāsāk piešauties. Startēsim pro. Kāpēc tieši piečuks? Trojkas tā nepārāk, nekad arī neesmu braucis tādiem. Pārsvarā ar Mustangu jūs redzējāt lielu mašīnu. Nezinu, cerams būs labi. Kāds ir tavs prognozes pro klasē? Jātrenējās, vēl jābrauc, jātrenējās. Tad reāli pirmais treniņš tāds nopietnēs. Kāds sajūtas trasē ir? Labas. Labāk nekā ar Mustangu, jebkurā gadījumā. Grūtāk, vieglāk kā? Vieglāk, protams. Jaudīgāks bija šī aparāts un vadās labāk, vieglāks. Tā. Kādi ir tavi novēlojumi tiem, kad palika strīd klasē? Augt, trenēties, mērķēt augstāk un iet uz pro. Pastāsti, Ingmār, tu piedalīsies tikai pro klasē vai vēl kaut kur? Par to EDC, jā, bija runa. Tad, it kā plāns ir braukt maksimāli, cik vien varēs, bet skatīsimies, tas posms laikam tā nākošais iekrīt kopā ar Latviju, tad tādas izvēles priekšā. Skatīsimies, kā izdomās pārējie komandas biedri. Te jau redzēs. Gan jau, ka startēsim Latvijā, mēģināsim kaut kā visu apvienot arī tiem EDC un kas tur vēl būs tie neicis vai kā viņi sauc. Man blakus stāv Ervīns Ērglis. Pastāst, lūdzu, kas notiek ar tavu Subaru? Pagaidām viņš stāv garāžā, vēl remontējās. Kad mēs viņu redzēsim? Tas tāds baigs smags jautājums. Doma it kā šogad tomēr parādīt publikai viņu. Bet, bija jau doma uz pirmo posmu, bet visādi apstākļu dēļ tas bija šī ievilcies ir, tā kā cerēsim uz sezonas vidu. Tad ar savu bijušo mašīnu tu nepiedalīsies pirmajā posmā? Nē, ar bijušo mašīnu brauks brālis. Viņš brauks visu čempionātu, aizstāvēs mani. Kaut kas mainījies ir mašīnai? Mašīnai principā lāgā nekas. Druscīt ir atvieglināta un pārlīmēt būs jauns dizains. Tad tev mēs redzēsim tikai nākamajā sezonā sanāk, jā? Pa lielam jā. Ja viss labi sanāks, tad šogad arī atbrauksim un parādīsim uz sezonas beigām kaut ko. Pastāsti, te ir divi tādi tramplīni trasē. Kā viņi traucē braucējiem? Vispār traucē? Īstenībā nav tik traki. Jāstūrē un tā jau būs labi. Tramplīni tas ir forši. Viņus mums kaut kādu cilvēkam dod sarežģītības pakāpi un slodzi arī profesionalitāti un braukt, lai neapgrieztos, tā kā mēs tikko redzējām. Jā, tad bieži vien apgriežas apkārt. Jā. Tā kā, kad iemācīsies neapgriezties, būs ok. Man blakus stāv jauns dalībnieks. Pastāst, lūdzu, kā tevi sauc? Man sauc Sergejs Monskis, esmu no Ādažiem. Brauc ar E30 aprīkot ar 4 motoru. Pilnīgs standarts. Nekā īpaša? Piekara bišķiņ pamainīt, leņķi lielāk uztaisīt, lai pagriežās rātu. Pārējais viss. Kādā klasē piedalīsies? Pro AM. Un kāda ir tuvākā sacensība, kurā piedalīsies? 2. jūlijā, kas Biķeniekos arī norisināsies. Kā jūties trasē? Tagad jau droši. Pirmīt no sākuma satraukums bija, bet tagad jau ok. Cik ilgi nodarbojies? Pirmā sezona pakaļ piedziņu un driftā.
Ko tu gaidi? Varbūt kaut kādi rezultāti, ko tu vēlētos vispirms kaut vai sasniegt? 16. turēties, un tad es domāju, ka tālāk cīnīties. Bet galvenais 16. Pastāst, ko domā par pirmā posma rezultātiem? Pirmais posms likās diezgan lieliski. Bija 14. kvalificējos, ko es negaidīju. Priekš pirmā sezonas domāju, ka tiešām ļoti labi. Un priekš tā, ka tikai savu braukšanas pieslīpēju. Bija kaut kādas kļūdas, ko atceries un negribi vairs pielaist? Jā, braucot aiz Sato, uzlika jaunas riepas, un es biju nedaudz ātrāks, tāpēc man nācās iztaisnoties, un nebija varianti. Nācās iztaisnoties, līdz ar to zaudēju. Čau, Gati! Pavisam drīz jau notiks otrais posms EDC. Pastāsti, vai tu esi gatavs? Pēc šī treniņa izskatās, ka jā. Vai tu jutīsies tikpat droši kā Baltkrievijā? Pagaidām es vēl vispār nejūtos droši, jo tur neesam pieraduši vēl pie riepām, un katra riepa ir savādāka, un tāpēc vēl ir jātrenējās, jābrauc, lai būtu tāda pārliecības sajūta. Vai domā, tikpat labi rezultāti būs? Domāt viens, otrs ir pierādīt, tā kā brauksim, trenēsimies vēl, un es domāju, ka nebūs slikti. Vai tev palīdzēs tas, ka tu atrodies mājās un trasē, kurā vienmēr trenējies? Tas noteikti. Šitie līkumi braukt jau simtiem reižu, gan šosejā, gan arī driftā. Tā kā es domāju, ka tas noteikti ir viens no palīgiem, ka tā ir mājas trasa. Skaidrs, vai mašīna ir gatava? Nav nekas sabojāts? Pēc treniņa izskatās, ka viss ir ideāli, tik cik kaut kas jāpārvelk un varbūt kāds sīkumiņš izliks ārā, bet tā esam gatavi startēt. Gati, būs divi tev konkrēti no Somijas un Zviedrijas. Ko pa viņiem teiks, kā tev atzīme? Godīgi saka, neesmu iepazinies ne ar vienu no viņiem, kā skatījies kaut ko, tā kā es vispār neko nezinu. Mans konkurents ir mans komandas biedrs, tas ir Jānis, un pārējie ir vienkārši dalībnieki. Mēs braucam katrs priekš sevī. Mums ir... Kā tad otrās vietas ieguvējs Čiči Pahovjans? Patīk, ka man braukt ar tādu cilvēku, kurš brauc ļoti ātri, un es no viņa nebaidos. Tas ir vislabākais. Baidies jau no pretinieka, kuram tu neusticies, kurš varētu apgriezties riņķī un visu sabojāt, bet viņam es uzticos, viņš brauc labi, un pārējo viss ir tiesneši.